10. nodaļa. Kritika, pārbaudījumi, apvainojumi. Izstāstot par triloģijas uzrakstīšanu un dodot dažādus izvilkumus no lasītāju vēstulēm ar pozitīvām atsauksmēm par grāmatām, gribu pieskarties arī pretējai pusei, lai tādā veidā izskaidrotu, kādēļ man atkal un atkal nācās saukt uz to kungu, lūdzot dot spēku, lai izturētu to, ko piedzīvoju kā kalpošanas tiešu rezultātu. Apmēram pusgadu pēc grāmatas atmoda sākas ar mani klajā nākšanas. Pateicības vēstuļu plūsmā sāka parādīties arī vēstules ar kritiku un negatīviem izteikumiem par uzrakstīto. Sākumā tās bija uzmanīgā, pieklājīgā formā, piemēram: atvainojiet, bet šo grāmatu rekomendē kā plaša profila tautas dziedinātāju. Tas ir ļoti nepareizi. Ar cieņu, māsa. Taču ar laiku man tika adresēti aizvien dzēlīgāki un dzēlīgāki aizrādījumi, nosodījumi, kā arī ne ar ko nepamatoti un nezinu, no kurienes ņemti smagi apvainojumi. Mani apvainoja bīstamas, herētiskas mācības izplatīšanā. Apvainoja pārspīlējumos un faktu izkropļošanā, personīgo izdomājumu un fantāziju pievienošanā izklāstītajam materiālam, demonisku spēku izmantošanā, kas iedarbojas uz cilvēku dvēselēm, un vēl daudz ko citu. Tas neaprobežojās tikai ar rakstiskiem izteikumiem, bet kļuva par apspriežamu tēmatu atklātās vēstulēs, brāļu tikšanās reizēs un konferencēs, kristiešu preses izdevumos un no drauģu katedrām. Interesanti, ka apvainojumi bija tikai manā virzienā. Pats Erlošs Tegens, no kuras prediķiem, liecībām un stāstiem es visas 3 grāmatas sastādīju, palika neapgāžama autoritāte. It visā vainīga bija tikai Ludmila Pleta. Lai nebūtu tukšvārdīga, piedāvāju dažus izvilkumus no liela raksta ar nosaukumu Ludmila Pleta un viņas grāmatas, ko uzrakstīja viens mācītājs no Saranskas un kas tika iespiests kristīgajā žurnālā Misionāru jaunumi 5. numurā, rubrikā Misionāram par reliģijām un kultiem. Tajā autors stāsta, ka pēc grāmatas atmoda sākas ar mani izlasīšanas, viņš nomaldījies no pareizā ceļa, jo attīrīšanās procesā nonāca zem pievilšanas gara ietekmes. Lūk, daži fragmenti no šī raksta. Es uzrakstīju vēstuli Ludmilai Pleta un izstāstīju visu, kas ar mani notiek. Pēc pusgada es saņēmu no viņas atbildi. Viņa rakstīja, ka nezina, kas ar mani notiek un nevar atbildēt, bet paziņoja, ka Erlošs Tegens brauc uz Čerkasiem un tur es varu satikties ar viņu un izstāstīt par savām problēmām. Slimības dēļ es nevarēju apmeklēt Čerkasus, bet pēc kāda laika pie mana drauga ieraudzīju Erloša Tegena fotogrāfiju. Drauga sievas māte tikko bija atbraukusi no Čerkasiem, un es tūdaļ palūdzu viņu pastāstīt par Erloša Tegena uzstāšanos. Viņa ziņoja, ka tas ir ļoti svētīts sludinātājs. Stadionā grēkus nožēloja ļoti daudz cilvēku. Kad viņam atnāca zīmīte: Erlo, tu dziedināsi cilvēkus, kā mēs to lasījām tavā grāmatā. Viņš atbildēja: es atbraucu ne jau jūsu miesas dziedināt un brīnumus parādīt, bet sludināt Dieva valstības evaņģēliju. Un vēl, turpināja māsa, Ludmila Pleta lūdza atvainot viņu par grāmatas izdošanu. Es pārjautāju, par ko.
Viņa atvainojās un atzinās, ka tad, kad rakstīja grāmatu, tai pievienoja dažas savas fantāzijas, lai izdaiļotu literāro darbu. Tas man kļuva par kardinālu un izšķirošu atbildi. Kādēļ šī grāmata nes tik daudz problēmu draudzēs? Tur, kur ir kaut nedaudz melu, to izmanto Sātans, jo viņš ir melu tēvs. Un tādā veidā to labo, kas notika misijā Kvasizabantā, vēlns pārvērta par kārdinājumu un meliem. Es domāju, ka šī garīgā slimība pārgāja vēl 90. gadu sākumā, un ticīgie ir tikuši skaidrībā par šiem velnu meliem. Taču tam ir turpinājums vēl šodien. Nesen es biju uzaicināts uz Ļipecku. Tur šīs grāmatas ietekmi ir pārņēmusi baznīcas, un jaunie brāļi un māsas sagatavojās un aizbrauca uz grēksūdzi pie Ludmilas Pletu uz Vāciju. Mēs paši priekš sevis varam izveidot filozofijas, kas nav no Dieva, bet no padevešu ļaunajiem gariem, un šīs teorijas pamatojas ne uz aicinājumu grēkot, bet it kā uz šķīstību un svētumu. Taču tas ir grūtsirdības gars, kas moka cilvēka dvēseli un noved pie pašnāvības vai herēzes. Par nožēlu, Ludmila Pleta nepievērsa uzmanību tām vēstulēm un stāstiem, kas viņai tika izsūtīti no visām bijušās Padomju Savienības malām, un turpināja savu darbību, uzrakstot vēl 2 grāmatas. Viņa pieņem pielūdzējus, kas no visas bijušās Padomju Savienības brauc pie viņas uz grēksūdzi Vācijā, jo laikam Krievijā Dievs vēl nedzird ticīgo lūgšanas, tā kā Ludmilas Pleta klātbūtnē. Dodot šos izvilkumus no visai gara raksta, es to darīju ne tādēļ, lai kaut kā pazemotu tās autoru, bet lai palīdzētu viņam kā meklējošai dvēselē tikt skaidrībā, pie kā ir novedusi viņa skaidri redzamā melīgā informācija, kas saņemta no ļaužu mutes, kas ir uzņēmušies atbildību stāstīt citiem to, kas patiesībā nekad nav bijis. Var vien brīnīties par to, kā daži kristieši māk melot, aizmirstot, ka par katru nepatiesu vārdu viņiem reiz vajadzēs atskaitīties. Protams, es varētu vārds pa vārdam iziet cauri šī raksta rindām un apgāžot tur piesauktos faktus, apvainojumus ar vēstulēm un dokumentiem, kas man ir vairāk nekā pietiekamā skaitā. Bet es to nedarīšu, bet vienkārši nodošu Dieva rokās. Pateikšu vien, ka neapmeklējot Čerkasus, nec kādā no sekojošiem mūsu misijas braucieniem pa bijušās Padomju Savienības pilsētām un republikām, es cilvēku priekšā neatvainojos par to, it kā būtu grāmatās pievienojusi savas fantāzijas un izdomājumus, lai izdaiļotu savu daļu literatūras darbu, jo nav vajadzība atvainoties par to, ko nekad neesi darījis. Es rakstīju vien par to, ko runāja un sludināja Erlošs Tegens, un to viņš pats apstiprina savā intervijā, ko deva žurnālam Emigrants misijas brauciena laikā uz Minneapolisi, Amerikas Savienotajās valstīs. Atbildot uz Ozerkova jautājumiem, Erlošs Tegens nevien visas 3 grāmatas par atmodu nosauca par savām grāmatām, bet apstiprināja, ka tajās ir atspoguļots tikai tas, par ko viņš pats kādreiz ir stāstījis vai sludinājis. Lūk, īs izvilkums no intervijas. Ozerkovs. Nesen es biju Krievijā. Vienā kristiešu apvienības ofisā es redzēju lapu ar sarakstu bīstamas grāmatas. Tostarpā bija arī 3 jūsu grāmatas. Atmoda sākas ar mani. Laiks ir klāt, ka sots sākas pie Dieva nama un saucēja balss tuksnesī. Kā jūs domājat, kādēļ jūsu grāmatas ir nonākušas melnajā sarakstā? Štegens.
Es zinu, ka manas grāmatas mīl daudzās pasaules malās un lasa tās ar lielu interesi. Tās ir tulkotas daudzās valodās. Bet kādēļ tās pēkšņi ir nonākušas tajā sarakstā, nevaru pateikt. Varbūt jūs atbildēsiet, kādēļ? Ozerkovs. Šīs grāmatas rakstīja jūsu darbiniece Ludmila Plet, un jūs tās nevarējāt izlasīt oriģinālā, jo tās ir uzrakstītas krievu valodā. Vai viņa nevarēja izkropļot kādus faktus? Štegens. Es lasīju šīs grāmatas angļu valodā. Viss, kas tajā ir uzrakstīts, atbilst patiesībai. Protams, es nevaru tās izlasīt krievu valodā, bet es viņai uzticos par visiem 100%. Viņa ir laba kristiete un patiešām mīl to kungu. Žurnāls Emigrants, 2000. gada februāris, 7. lapas puse. Autora piezīme. Diemžēl Erlo Štegens pārteicās. Pirmo grāmatu viņš lasīja ne angliski, bet holandiešu valodā, par ko teica man personīgi. Angļu valodas tulkojuma šīm grāmatām nav. Dažos mūsu misijas braucienos uz bijušo PSRS un ASV skanēja viens un tas pats jautājums. Vai es nevarēju izkropļot kādus faktus, vai kaut ko pārspīlēt vai pielikt klāt? Manā klātbūtnē tas tika uzdots vairākas reizes, uz ko Erlo Štegens nemainīgi atbildēja, ka uzrakstītais atbilst patiesībai. Tā, kā augstāk minētā kritiskā raksta Ludmila Plet un viņas grāmatas, kā arī viena sludinātāja no Krievijas izteikumi, ka Ludmila Plet ir sieviete, bet sievietēm ir raksturīgi visu izpušķot, vēlamo pasniedzot kā īstenību, kas maigi izsakoties ir vienkārši nekorekti. Labākais apstiprinājums tam, ka grāmatās es neko neesmu pielikusi klāt, ir audio kasetes ar Erlo Štegenes prediķu un liecību ierakstiem, ko es izmantoju šīm 3 grāmatām un ko es glabāju joprojām. Tās ir neapgāžami pierādījumi tam, ka nekas nav pielikts vai pārspīlēts. Atkārtoju, ka grāmatās tika ielikts tikai tas, par ko stāstīja Erlo Štegens. Un, ja šajos vēstījumos ir kaut kas nepareizs, tad tā nav mana vaina. Kas attiecas uz apgalvojumu, ka es savās mājās pieņemu pielūdzējus, kuri no bijušās PSRS un tai skaitā no Ļipeckas brauc pie manis uz Vāciju, lai izsūdzētu grēkus, tad to es atstāju uz to cilvēku sirdsapziņas, kas šādu neapšaubāmi izdomātu informāciju izplatīja. Starp citu, tie nav vienīgie meli, kas izplatījās bijušajā Padomju Savienībā pēc mūsu misijas brauciena uz Ukrainu 1992. gadā. Tā drīz pēc atgriešanās no turienes, tā paša gada rudenī, es saņēmu vēstuli, kas saturēja pravietojumu, ko it kā krievu valodā ir teicis Erlo Štegens Kijevā. Toreiz man nācās atbildēt, ka apgalvojums, ka šis pravietojums nāk no viņa, ir absolūts izdomājums, jo es kopā ar citiem darbiniekiem Erlo Štegenu pavadījām šajā braucienā un biju lieciniece, ka nekādu pravietojumu, vēl jau vairāk krievu valodā, kuru nepārzina, viņš neizteica. Pēc šī gadījuma dažus turpmākos gadus no dažādām vietām saņēmu vairākas vēstules ar klāt pieliktiem pēdiņās pravietojumiem, kas, lai cik dīvaini būtu, kļuva aizvien plašāki, apaugot ar jauniem papildinājumiem. Tie sākās ar virsrakstu Jēzus Kristus atklāsme, un apakšvirsrakstā bija vārdi. Pasludini tagad, varbūt, ka pieņems, ko vēsta Svētais Gars, jo šo no debesīm pasludini.
Tālāk turpinājās tā sauktais pravietojums. Debesu jūmi pār galvām, debesu jūmi, kas sveitī manu tautu, kam gan upurēšanās un grēksūdzes manā vārdā, iešana uz lūkšanas namu, ja nav pazemības, nav sveitības, nav paklausības svētajam garam. Un tā tālāk, smalkā rokrakstā pierakstīta liela papīra lapa. Nožēlojams pakaļdarinājums Erloša Tegena runas stilam, kas zināms no 3 grāmatām par atmodu. Šī pēdiņās debesu sūtījuma pravietojuma beigās vēlāk tika pierakstīts. Šī ir tā kunga atklāsme, kas tika dota caur brāli Erlošu Tegenu, kad viņš bija konferencē Kijevā 1998. gadā. Atklāsme bija krievu valodā, kaut viņš to vispār nepārzina. Lasot šo tā saucamo pravietojumu, nezini smieties vai raudāt, ka uz zemes ir lūk tādi dieva bērni, kuriem nav nekādas dieva bijāšanas, kuri var sadzējot un izplatīt it visur šādus melus, nosaucot to par Jēzus Kristus atklāsmi. Mūsu kārtējā misijas braucienā uz Krieviju 1997. gadā vienā kristīgā konferencē, kas notika Rjazaņas apgabalā, Erloša Tegenam tieši no zāles tika uzdots šis jautājums par šo pravietojumu, uz ko viņš neizpratnē paraustīja plecus un atbildēja, ka neko par to tādu nezina. Ir vietā piemetināt, ka 1998. gadā, tas ir gadā, kad pēdējo reizi datējas papildinātā versija šim pravietojumam, ne Erloša Tegens, ne kāds cits viņa darbinieks nebija ne Ukrainā, ne jau kādā citā bijušajā PSRS republikā, jo tajā gadā krievu emigrantu ielūgts viņš pirmo reizi ieradās Amerikas Savienotajās valstīs. Kā redzat, nosprauduši noteiktu mērķi. Daži kristieši ir spējīgi uz jebkādiem meliem, pasniedzot to kā patiesību, bet tiesnesis viņiem ir Dievs. Skumji vienīgi, ka par melu izplatītājiem kļūst tie, kuriem liekas vajadzētu mācīt Dieva tautai patiesību. Kā apliecinājumu tam piedāvāju dažus izvilkumus no vēstulēm, ko saņēmām no lasītājiem. Brālis no Krievijas. Interesanti, ka vienu cilvēku sirdīs šīs grāmatas iededzina uguni, bet citu otrādi pretestību un mežonīgu naidu. Kad par izlasīto es pieminēju savā sprediķī, mani asi aprāva un aizliedza sprediķot. Starp citu, tas nav nekas jauns. Arī farizeji neieredzēja Jēzu. Tā arī tagad. Ne pasaule, bet mūsu garīgie vecēji un diakoni uzņēmās ugunsdzēsēja lomu un sāka dzēst atmodas uguni. Cits brālis dalījās ar mums sekojošā. Daudzu gadu garumā es biju vienas kristīgas draudzes loceklis. Gadu atpakaļ es izlasīju grāmatu Atmoda sākas ar mani un dziļi nožēloju savus grēkus, kalpotāju klātbūtnē un draudzes priekšā. Par to mani izslēdza no baznīcas. Tagad vairs neesmu draudzes loceklis, bet brīvs no maniem grēkiem, kas nomocīja mani. Kad draudzes priekšā es atklāju savus grēkus, sludinātājs teica, ka tādas grāmatas lasīt nedrīkst. Mana ģimene un draugi saka, ka esmu sajucis prātā. To dzirdēt man bija ļoti sāpīgi, bet es priecājos, ka tas kungs noņēma manu grēku nastu. No Odesas mums rakstīja. Mūsu draudzi apciemoja brāļi,
kas ārēji izskatījās ļoti godīgi un dievbijīgi, bet tomēr ar visu spēku centās cilvēkus noskaņot pret šīm grāmatām, runājot par tām tikai negatīvu. Iesākumā šīs runas mani noveda pilnīgā apjukumā, bet, kad es lūdzu, tas kungs izlēja gaismu šajā jautājumā, un sirdī atkal iemājoja miers, rimtums un brīvība. Mūsu stāvoklis baznīcā, ir ļoti bēdīgs. Mēs atrodamies melu purvā un smalki izaustā liekulības tīklā, ko tikai Dievs ar savu gaismu var izgaismot. No Kurskas ziņoja. Par nožēlu šīs grāmatas sastopas ar pretestību un opozīciju. Priekš daudziem tās neietilpst parastajos kristietības rāmjos. Ja Dievs sevi atklāja savādāk, nekā cilvēki to ir iedomājušies, tad viņi uzsāk karu pret viņu. Pārsvarā tie ir mirušie kristieši, garīgi smagi akmeņi, farizēji, un tādu nav mazums. Bet tie, kuri piekusuši un nomocījušies īstenā ceļa meklējumos, kas Dievam ir patīkams, saprot un ar prieku pieņem rakstīto. Māsa no Ukrainas ar skumjām dalās savās sāpēs. Manas ūdens kristības dienā Dievs man ko uzdāvināja. Ar pilnīgi svešu cilvēku rokām un pilnīgi pēdiņās nejauši. Viņš uzdāvināja man grāmatu. Laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. Šo Dieva dāvanu es iedevu mūsu mācītājam, kurš to izlasījis pateica. Es to grāmatu saplēsu, kur tu to dabūji? Es zinu, ka šī grāmata viņu apsūdzēja. Es zinu arī, ka man nav tiesības runāt par citu grēkiem, jo pati vēl esmu garīgs mazulis. Rakstu jums tikai tam dēļ, ka man ir ļoti smagi. Es nevienam neesmu vajadzīga. Mana baznīca sadalījās 3 daļās, kļuva pasaulē par apsmieklu. Viens presbiters runā uz otru, laulības pārkāpējs, bet par atbildi tas to nosauc par slepkavu. Cik cilvēku nāk uz draudzi, nožēlo grēkus, bet tad atkal atgriežas pasaulē. Bet es negribu atpakaļ pasaulē, jo es vairs nevaru iztikt bez Dieva. Ak, kā man gribas satikt īstu Kristus draudzi un dzīvo Dievu. Vēl viens brālis no Krievijas savā vēstulē starp citu piezīmēja. Protams, ir arī šo grāmatu pretinieki, bet to nav tik daudz. Jā, tā ir taisnība. Vismaz, ja spriežam par to no mūsu saņemtajām vēstulēm. Vairāk kā 10 gadu laikā esam saņēmuši tūkstošiem un tūkstošiem pozitīvu vēstuļu, uz kurām ir kādas 10-15 kritiskas vai krasi negatīvas vēstules. Vairāki kristieši savās vēstulēs stāstīja, kā viņu vadītāji ir ieteikuši grāmatas par atmodu mest ugunī. Gribu piezīmēt, ka šo vēstuļu starpā bija vēstījums no okulti apsēstas sievietes, kas visdrīzāk varētu būt burve, ko apsēduši ļauni gari. Apberot mani ar lāstiem, viņa rakstīja, ka tad, kad no kāda bija dabūjusi grāmatu, atmoda sākas ar mani un sāka to lasīt. Ļauni gari un dēmoni sāka viņai parādīties redzamā veidā un, mokot viņas miesu, pieprasīja, lai viņa nekavējoties sadedzina šo grāmatu. Briesmīgās mocības turpinājās tik ilgi, līdz šis nelaimīgais upuris iemeta grāmatu ugunī. Pēc tam ļaunie gari nomierinājās un viņu vairs nemocīja.
Neviļus rodas jautājums, kā lai savieno negantā naida reakciju no velna kalpotāju puses ar dažu kristīgo vadoņu reakciju, kuri pārliecina ticīgos mest ugunī šīs grāmatas, jo tās ir ļoti bīstamas. Man personīgi tas kļuva par neatminamu mīklu. Vienā vēstulē, ko saņēmu no visai zināmas teoloģijas koledžas bijušajā PSRS, mani apvainoja, ka es radu cilvēkos riebumu pret baznīcu. Daru sevi par starpnieku starp cilvēkiem un Dievu. Grauju kristiešu draudzes, izplatu galīgi nepareizu, herētisku izpratni par grēku šķīstīšanos un svētumu, atņemu kristiešiem mieru un rimtumu, novedot viņus līdz tam, ka viņi zaudē savu pārliecību par glābšanu. Ļoti nopietni un pat, var teikt, smagi apvainojumi. Bet Dievs ir mans liecinieks, ka tas nebija mans mērķis. Pati reiz būdama vīlusies virspusējās kristietības bezspēkā, garīgā remdenumā, stāvoklī bez dzīvības un formālismā, es vien vēlējos uzzināt izeju no stagnācijas, sastinguma un strupceļa, jo tas taču nav noslēpums, ka lielākās daļas kristiešu drauģu garīgais stāvoklis lieka vēlēties ko labāku. Par to raksta un to atzīst daudzi mūsu laikos zināmi un nopietni teologi. Tas ir fakts, kas ir mūsu realitāte. Un no tā, ka mēs to cenšamies samazināt un notušēt, nekas nemainās. Ir jābūt vīrišķīgiem un jāskatās acīs rūgtai patiesībai. Un kopā jāmeklē izeja no bēdīgā stāvokļa, kas izveidojies. Nevis bruņoties un karot pret tiem, kurus Dievs lieto, lai savai tautai pateiktu patiesību par tās garīgo stāvokli. Kamdēļ līdzināties tiem, kuri vecās derības laikā vajāja un nogalināja praviešus, ko Dievs sūtīja, lai atmaskotu, pamācītu un vestu pie prāta no patiesības atkāpušos Dieva tautu? Kādēļ savā naidīgumā, skaudībā un greizsirdībā, līdzīgi liekulīgiem farizejiem, likt apklust tiem, kuriem ir drošsirdība par to šodien runāt? Bet vēsture atkārtojas. Visos laikos velnam ir izdevies atrast mērķus savām nokaitētajām bultām, kuras tas izšauj ar tā saukto dievbijīgo rokām, kuriem augstākais sasniegums bija ārēja miera saglabāšana, kas imitē garīgu labklājību. Tādi pēc kārtības augstošie sava mērķa sasniegšanai bija gatavi samaksāt jebkuru cenu, līdz pat Dieva dēla krustā sišanai, kurā redzēja nevis glābēju, bet galveno miera jaucēju. Paši būdami izvirtuši, viņi Dieva tautas pavešanā uz izvirtību vainoja tos, kurus tas kungs sūtīja pie viņiem, lai apgaismotu un labotu. Un ja tādi miera sargātāji par Jēzu varēja pateikt, mēs esam atraduši, ka viņš pavedina tautu, vai gan ir jābrīnās par to, ka par musinātājiem un pavedējiem šodien tiek saukti tie, kas uzdrošinās pacelt savu balsi pret liekuļiem, pārkāpjot iesīkstējušo kārtību, ko mēs apsargājam. Pašu izdomātos noteikumus vai Dieva baušļus. Svaigas vēsmas, sasmakušā, iesīkstējušā dievkalpojuma kārtībā parasti ienesa tie, kuri tēlaini izsakoties uzstājās pret pēdiņās gaismas viedokļiem.
Un pats lielākais visu laiku revolucionārs bija mūsu glābējs Jēzus Kristus, kurš nežēlīgi grāva pierastos iesīkstējušos jēdzienus un tradīcijas, dievbijīgo vidū iegūstot sev neskaitāmus ienaidniekus. Viņu uzskatīja par likuma, ko Dievs deva savai tautai, grāvēju, bet tāpat laikā viņš pats par sevi saka: nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Mateja 5:17. Taču tas, kā Jēzus pildīja likumu, tik ļoti nespēja ietilpt likuma mācītāju izpratnē, ka viņi uzskatīja par labāku, cik iespējams ātri tikt vaļā no tāda izpildītāja. Protams, tā runājot, es nebūtu neapgalvoju, ka mums neizvērtējot, neapdomājot, ir jāpieņem viss jaunais. Taču steigties pieņemt, neiedziļinoties tajā, kas tiek piedāvāts, tikai tamdēļ, ka tas neietilpst mūsu pierastajos rāmjos, arī ir nesaprātīgi. Šajā gadījumā par labu piemēru mums var kļūt ticīgie no Berojas pilsētas, par kuriem svētajos rakstos ir teikts. Tie bija labvēlīgāki par Tesalonikas jūdiem, un vārdu labprāt uzņēma, meklēdam ikdienas rakstos, vai tas tā esot. Daudzi no viņiem kļuva ticīgi, un nemazums cienījamu grieķu sievu un vīru. Apostoļu darbi 17, 11, 12. Vietā būtu piebilst, ka apostolis Pāvils arī bija kārtības jaucējs tajā laikā, nereti sludinot neaptveramas lietas, taču bija Dieva sūtnis un patiesības sludinātājs. Lūk, kādēļ ir tik svarīgi vienmēr palikt saprātīgi domājošam, nesteigties izdarīt pārsteidzīgus secinājumus un pieņemt neapdomīgus lēmumus. Bet kas attiecas uz apvainojumiem, kā ar savām grāmatām cilvēkos grauju ticību un atņemu viņiem pārliecību par savu glābšanu, tad gribas atbildēt tā. Kas tad tā ir par ticību? Un kas tā ir par pārliecību par glābšanu? Ja pietiek ar kaut kādām grāmatām, lai ar vienu vēzienu kristiešos sagrautu gan vienu, gan otru. Visdrīzāk viņiem nekad nav bijusi īsta ticība un patiesa pārliecība par glābšanu, bet tikai to pakaļdarinājumi. Un jo ātrāk cilvēki to sapratīs, jo labāk tas būs priekš viņiem. Tad viņi ātrāk sev uzdos jautājumu. Kāda ir mana ticība un pārliecība par glābšanu, ja tās var tik ātri sabrukt? Iespējams, es visu savu garīgo celtni neesmu būvējis uz klints, kas ir Kristus, bet smiltīs, kas bija mani cilvēcīgie jēdzieni un pārliecības. Ja lasot šīs grāmatas, mēs nevaram izturēt to tiesu un paši savas sirdsapziņas tiesu, tad kā taisamies stāties Dieva tiesas priekšā? Jo Dieva vārds skaidri saka, ka mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soļa krēsla priekšā. Romiešiem 14:10. Nākamā apsūdzība ir par to, ka salasījušies šīs grāmatas, cilvēki sāk ar aizdomām skatīties uz savu kluso, mierīgo baznīcu un nāk pie secinājuma, ka tā viņiem nav tāda, un mācītājs nav tāds, kādiem tiem vajadzētu būt. Daži pat viļas kristietībā un atkāpjas no baznīcas.
Par nožēlu jāsaka, ka spriežot pēc lasītāju vēstulēm, man ir zināmas dažas tādas reakcijas uz izlasītajām grāmatām par atmodu. Žēl, bet tā mēdz būt tad, kad cilvēks, vēlēdamies izrauties no garīgās stagnācijas, nesāk ar sevi, bet ar citiem. Tad apvainojumi lido uz kalpotājiem, mācītājiem, vadību un apkārtējiem cilvēkiem, tikai ne uz sevi. Kaut pirmās grāmatas nosaukums jau runā pats par sevi, pasvītrojot galveno domu, ka atmodai un ar to saistītajām garīgajām pārmaiņām ir jāsākas tieši ar sevi. Kurš to vēlas un meklē? Kurš šo grāmatas domu saprot pareizi, tiem arī reakcija ir pareiza. Nelaime ir tajā, ka daudziem kristiešiem ir ļoti attīstīts kritikas un tiesāšanas gars. Viņi lieliski redz trūkumus, kļūdas, netikumus un grēkus, vienalga kurā, tikai ne sevī. Te nāk prātā Krylova fabula par mērkaķīti, kas aplūko spogulī savu atspulgu un spriež par paziņu, kam ir nepatīkamas un atbaidošas īpašības, kuras viņš redzēja spogulī. Mērkaķītis izmantoja šo gadījumu, lai no sirds pamēļotu par citiem, meklējot viņos visas vainas. Viņš tā aizrāvās kritizējot un strostējot savus paziņas, ka nepievērsa uzmanību Lāča gudrajam padomam. Lai nepūlētos skaitīt sābrus, vai nav labāk pret sevi skatu vērst? Tam atbildēja Lācis, bet Lāča padoms vējā izskanēja. Neskatoties uz šīs fabulas ārējo naivumu, tā abrīnojami precīzi apraksta pašu izplatītāko kristiešu netikumu – tiesāt un kritizēt citus tieši par to, no kā cieš paši. Svētie raksti to apstiprina ar šādiem vārdiem. Tāpēc tu, Dieva bērns, ik viens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo spriesdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi. Jo tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa. Vai nu tu, cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgsi Dieva sodam? Romiešu 2:1-3. Lāča padoms mērkaķim izskanēja veltīgi, bet vai patiesi mēs, kristieši, būsim līdzīgi glupam mērkaķim, neņemot vērā Dieva vārda brīdinājumu? Vēl viena apsūdzība, kas vērsta pret mani, ir par to, ka ar šīm grāmatām es it kā cilvēkos sēju šaubas par viņu taisnošanu un glābšanu, novirzu viņu skatienus no Kristus uz sevi pašiem un ieciklēju grēkos, novedot pie domas, ka viņiem ir jāattīrās tik ilgi, līdz vispār pārstās grēkot. Šīs vēstules autors, aicinot mani uz diskusiju, apgalvoja, ka kristietis kaut to negrib, grēko līdz pašai nāvei, bet Dieva žēlastības dēļ savu glābšanu nezaudē. Šī jau iepriekš pieminētā teorija par mūžīgo glābšanu pēdējās 10 gadēs ir ieguvusi plašu izplatību ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī daudzās citās pasaules valstīs, tajā skaitā arī bijušajā Padomju Savienībā. Apmeklējot dažādas Krievu emigrantu baznīcas Amerikā un veicot misijas braucienus bijušajās PSRS bloka valstīs, es varēju redzēt,
kādas šausminošas sekas tā atnesa tos sirdīs un dzīvēs, kuri iepriekš labi zināja, ko nozīmē staigāt bijībā Dieva priekšā. Personīgi man šī teorija atgādina Lutera laikus, kad cilvēki katoliskajā baznīcā par naudu nopērkot indulgenci, kas it kā atlaida viņa grēkus, ar mierīgu sirdsapziņu turpināja tālāk grēkot. Jo garīdzniecības viņiem pārdotais dokuments garantēja viņiem piedošanu un glābšanu. Eciēciela grāmatā 18.24 ir rakstīts: bet ja taisnais nogriežas no sava ceļa un dara ļaunu un visas bezdievju negantības, vai tad tāds, lai dzīvotu? Nebūtu nē, un nepieminēs arī vairs tos taisnos darbus, ko viņš darījis, bet viņa nodarīto pārkāpumu un grēku dēļ viņam jāmirst. Nedaudz tālāk 26. pantā mēs lasām: kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, tad tas mirs. Tam jāmirst tā ļaunuma dēļ, ko viņš darījis. Par to pašu lasām arī Eciēciela 3.20 un 18.31. Iespējams, kāds var teikt, ka tā ir vecā derība, bet mēs tagad dzīvojam žēlastības un apžēlošanas laikā. Labi, bet ko jaunajā derībā mums saka Kungs caur to, kuru mēs mīlam saukt par mīlestības apustuli? Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. 1. Jāņa 3:8 līdz 10. Protams, daudzi var iebilst, ka tajā pašā Jāņa vēstulē 1:8 ir teikts: ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Domāju, ka šos divus liekas vienu otram pretim runājošus pantus var sasaistīt. Ja grēkam pieejam ne kā kaut kam neizbēgamam, ar ko jāsamierinās, gribas vai nē, bet kā pret nelaimi, traģēdiju vai neparedzētu avāriju, no kā cenšas izvairīties un to visādi novērst. Citādi tāda, kā šajā teorijā, atvieglota pieeja grēkam, darīs kristieša domas, sirdi un dzīvi par caurstaigājamu pagalmu velnam. Ar to es šeit nedomāju kādu ārkārtēju grēku, kā netiklību, laulības pārkāpšanu un žūpošanu, bet to, pie kā mēs esam pieraduši un ar ko labi sadzīvojam, to vairs neuzskatot par kaut ko nopietnu, piemēram, sapīkums, īgnums, dusmas, sašutums, nosodīšana un ļaunas valodas. Pēc daudziem dvēseļu aprūpes gadiem ar pārliecību varu teikt, ka galvenais iemesls, kādēļ kristietis nevar atstāt savu grēku, ir tas, ka mīl grēku, par ko, protams, ir grūti atzīties. Bet vārdi: es negribu grēkot, bet es nevaru negrēkot, ir tikai viltīgs triks un mēģinājums sevi attaisnot. Ja grēku no visas sirds neienīdīs, tad to nav iespējams atmest. Un par to man vairāk kārtīgi ir nācies pārliecināties. Var tikai brīnīties par izsmalcinātību,
ar kādu kristieši meklē un atrod atvieglotus ceļus. Sprediķiem no svētajiem rakstiem pārsvarā tiek ņemti tikai tie panti, ar kuriem var izskaidrot un attaisnot garīgo bezspēcību. Kāds pasaules slavens sludinātājs šajā sakarā ir teicis, ka Bībele ir pati svētīgākā un vienlaikus pati bīstamākā grāmata. Atkarībā no tā, kādās rokās tā atrodas. Liekas, ka šo spriedumu ir grūti saprast, bet ja padomājam, cik sektu un viltus mācību izplata savus uzskatus ar Bībeli rokās, tad šim sludinātājam ir jāpiekrīt. Un tas vēl nav viss. Ja ar to nodarbotos tikai sektas un acīm redzamas viltus mācības, tā vēl būtu puse no bēdas. Patiesā nelaime ir tā, ka no ļoti daudzu tradicionālo baznīcu katedrām un dažādām konfesijām skan nomierinošas un ieaijājošas runas, pārliecinot kristiešus, ka viss ir kārtībā, ka viņiem nav par ko satraukties, ka reiz pieņemot kungu kā savu glābēju, viņiem ir tikai jāpateicas un jāturpina viņam ticēt. Tādā veidā rodas iespējas, ka pēc ieticēšanas glābšana un mūžīgā dzīvība būs nodrošināta, neatkarīgi no tā, kā pēc tam izskatās mūsu dzīve. Tādu mierinājumu un pamācību rezultātā ļaudis nebaidās grēkot. Brīvība, ko mums ir dāvājis Kristus, tiek aizvietota ar visatļautību, un kristieši dara visu, kas vien nāk prātā, un ir pārliecināti, ka Dievs tā vai citādi tomēr piedos. Rezumējot, tā ir ticība pēc principa, reiz izglābts uz mūžīgiem laikiem. Kādā vēstulē man tika uzdots tāds jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka attīrīšanās pēc atgriešanās ir obligāta katram kristietim? Vai tas attiecas tikai uz jums personīgi? Atklāti sakot, tas mani ļoti izbrīnīja, jo nāca no cilvēka, kurš bija atbildīgs par sludinātāju, misionāru, evaņģēlistu, mācītāju un citu dieva kalpu sagatavošanu. Mana pārliecība ir, ka attīrīšanās un svētošanās ir nedalāmi saistītas un ir saskaņā ar Bībeli. Un priekš mums, kristiešiem, tā ir Dieva griba. Tādēļ nedomāju, ka pēc atgriešanās šī nepieciešamība atkrīt, jo tas taču ir process, kas ilgst visu dzīvi. Un ja tas norit pareizi, tad tajā nenoliedzami būs redzama dinamika. Labs piemērs tam var būt apustuļa Pāvila attīrīšanās un svētošanās process. Pēc pirmās tikšanās ar Jēzu viņš izsaucas, jo labo, ko es gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, tad darītais neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Romiešiem 7, 19, 20, 24. Tāds bija viņa iesākums. Tad notiek nākamais solis. Cīnīties ar grēku un nomirt savam es. Kad viņš saka, tātad, es skrienu nekā uz ko nezināmu. Es cīnos nekā gaisu sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams.
1. korintiešiem 9, 26, 27. Cik ilga šī cīņa bija Pāvilam, mēs nezinām. Zināms tikai, ka viņš pēdiņās nabaga cilvēks, kurš reiz vaidēja savā vājumā un bezspēkā. Ar tām pašām lūpām vēlāk varēja teikt: es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Filipiešiem 4:13. Vai gan ir brīnums, ka izejot šīs 3 attīrīšanās stadijas, apustulis Pāvils tuvojās mūžībai ar pilnīgu pārliecību par savu glābšanu un vainaga saņemšanu. Tādu pārliecību par glābšanu nekas un neviens nevar satricināt. Kā tas brīžiem gadās mums, kad grāmatas izlasīšana vai atgādinājums no Salamana pamācībām 14:12, kur stāv rakstīts tā: dažām kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noveda nāvē, mēdz būt pietiekams, lai zaudētu pārliecību par glābšanu. Tāda pēdiņās pārliecība ir neīsta, un jo ātrāk tā tiks sagrauta, jo cilvēkam labāk. Apustulis Pāvils teica, ka Dieva žēlastība viņā nebija veltīga. Dieva žēlastība ir absolūta, bet glābšana, ko veica Kristus, pilnīga un mūžīga. Bet mums dzīvē vajag iemiesot to, ko Dievs mums jau ir sagādājis. Vēstulē Filipiešiem 2:12 tas pats apustulis Pāvils saka tā: gādājiet ar bailēm un drebēšanu. Bet tas nozīmē: realizējiet, ieviesiet dzīvē, īstenojiet darbos. Osvalds Čembers reiz ir teicis: katrs ticīgais savu miesu un sevi var turēt pilnīgā kontrolē priekš Dieva. Dievs mūs ir izveidojis spējīgus pārvaldīt savu templi, kur dzīvo svētais gars, spējīgus kontrolēt savas domas un kārdinājumus. Mēs esam par tiem atbildīgi, un tādēļ nekādā gadījumā nedrīkstam ļauties tām domām un kārdinājumiem, kas ir Dievam netīkami. Es pilnīgi piekrītu šim Dieva vīram, un necik nešaubos par to, ka bez Jēzus Kristus izpērkošā upura visi mūsu pašu centieni un pūles būtu veltīgas, kas nespētu mūs glābt. Taču tas mums nedod tiesības palikt pasīviem. Svētajos rakstos ir daudz vietu, kas uzrāda tieši, kas mums ir jādara, lai glābšana, kas ir paveikta pie Golgātas krusta, kļūtu arī mūsu daļa. Nevelti taču ir rakstīts: debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu to cenšas sagrābt. Mateja 11:12. Citas rakstu vietas, piemēram, Mateja 5:20, 7:21, Jesajas 59, 1-2, vēstulē Kolosiešiem 3:5-15 uz mums runā par to pašu. Piekritīsiet taču, ka šie un daudzie citi Bībeles panti, tēlaini izsakoties, izrauj pamatu zem kājām mūsu pasivitātei glābšanas jautājumā. Lai paskaidrotu, ko es domāju ar vārdu pasivitāte, došu vienu bērnišķīgi vienkāršu piemēru, kas man liekas labi atspoguļo iepriekš teiktā būtību. Pieņemsim, es gribu dzert un burtiski vai mirstu aiz slapēm. Griežoties pie jums, es lūdzu man iedot ūdeni.
un jūs, atbildot uz šo lūgumu, man atnesat glāzi ar ūdeni un noliekat to manā priekšā. Es to redzu, bet neko nedaru, un turpinu jums lūgt dzert. Jūs neizpratnē skatāties uz mani, nesaprotot, kādēļ es nedzeru man priekšā stāvošo ūdeni. Manas slāpes pastiprinās, un es vēl joprojām lūdzu un lūdzu, kaut gan tas, kas man ir nepieciešams, stāv tieši man priekšā. Vai saprotiet, ko es ar to vēlos teikt? Lai man, atrodoties blakus ūdenim, nenomirta aiz slāpēm, pašai ir kaut kas jāizdara, un tas ir jāpastiepj roka, jāpaņem glāze, jāpieliek tā pie mutes, jāizdzer pirmais malks, jāizdzer viss ūdens un vajadzības gadījumā jāpalūdz vēl. Līdzīgi tā tas ir arī ar mūsu glābšanu. Ar Jēzus Kristus nāvi pie Golgātas krusta tā jau ir īstenojusies un tagad tiek piedāvāta katram cilvēkam. Mums tā ir tikai jāpieņem un jāīsteno mūsu dzīvē. Vēstulē Kolosiešiem apbrīnojami skaidri un vienkārši par to ir teikts. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem. Bet tagad visu to atmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tad nu, kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vien ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti, kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kolosiešiem 3, 1, 2, 5 līdz 15. Kā redziet, šeit nav ne runas par pasīvu gaidīšanu, saliekot rokas. Ne vārda par to, ka visu, kas mums ir nepieciešams jaunai dzīvei ar Kristu, mūsu vietā izdarīs Dievs. Nav teikts, lai mēs gaidītu, ka Dievs mūsos nogalēs visus augstāk uzskaitītos grēkus un no vecā grēcīgā cilvēka mūs pārvērtīs jaunā. Tieši pretēji. Ar šo rakstu vietu tas kungs pavēl mums izdarīt to, kas ir nepieciešams mūsu atjaunotnei, svētošanai un dzīvības iemantošanai, kas kopā ar Kristu ir apslēpta Dievā. No tā arī aicinājums darboties. Nonāvējiet, nolieciet malā, nerunājiet, apģērbiet, esiet pacietīgi,
piedodiet, mīliet, esiet draudzīgi un tā tālāk. Balstoties šajā, tagad var saprast, kādēļ apustulis Pāvils par sevi rakstīja. Es katru dienu mirstu. Es katru dienu kalpinu savu miesu. Skrienu nekā uz ko nezināmu. Cīnos nekā gaisus izdams. Par viņu toreiz, tieši tāpat kā par mums šodien, Kristus jau bija miris, tā dāvājot glābšanu. Ne tā, kā daudzi no mums, bet viņš ir ļoti aktīvs šo dāvāto glābšanu īstenojot savā dzīvē, un tādēļ, vēršoties pie mums, saka, paveiciet savu glābšanu. Sinodālā tulkojumā. Savā dzīvē esmu satikusi daudz ticīgu cilvēku, kuri ar sašutumu saka, jau cik gadus lūdzu kungam, lai viņš attīrītu manu sirdi un atbrīvo no aizvainojumiem, skaudības, sašutuma, no netīrām, netiklām domām un miesas kārības. Gadi iet, bet viņš to nedara, un es palieku tas pats vecais cilvēks. Iznāk, ka Dievs ir vainīgs, tāpēc, ka ieticot es palieku vecais cilvēks ar visām grēcīgajām nosliecēm. Pēc cīņas ar savu iepriekšējo grēcīgo es, apustulis Pāvils beigās varēja teikt, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Filipiešiem 4.13. Bet mēs, mūsu laiku kristieši, ļoti bieži, tā sakot, nevaram. It kā mums nebūtu tā paša stiprinātāja Jēzus Kristus. Bet varbūt nevaram tam dēļ, ka nedarām to, kas jādara mums pašiem. Vienaldzība, pasivitāte un garīgs slinkums valda pār mums ita visām, ieskaitot personīgo glābšanu. Visu mūsu vietā ir jādara citiem, tā izskaitā arī pašam Dievam. Un šajā garīgajā nekaunībā un prasīgumā mēs aizmirstam par to, ka viņš jau tā visu ir izdarījis priekš mums. Visu! Līdz pat mokošai nāvei pie Golgātas krusta, kur izlēja par mums pēdējo asins lāsi. Visbeidzot, gribētu pakavēties lūk pie kā. Man pārmet un apvaino tajā, ka izlasot grāmatas par atmodu un nostājoties uz attīrīšanās ceļa, cilvēki sāk sekot svešam garam, kas nospiež dvēseli, uzrādot grēku, mokot un turot cilvēku pastāvīgās bailēs. Nu ko? Spriežot pēc dažām vēstulēm, tādi gadījumi patiešām bija. Parasti tas bija tam dēļ, ka cilvēks nepareizi izprot, kas notiek viņa dvēselē, kad svētais gars sāk savu darbu, atverot acis uz grēkiem, uz Dieva taisnību un viņa tiesu. Par nožēlu dvēseļu aprūpes jautājums draudzēs un baznīcās ir ļoti vāji attīstīts, vai vispār ir noniecināts. Tādēļ ļoti bieži nav cilvēku, kas šajā cilvēka dvēselē svarīgajā un atbildīgajā brīdī to pamācītu un palīdzētu ar nepieciešamo padomu. Ticīgie, kurus apsūdz viņu sirdsapziņa, nezina, ko viņiem darīt.
Kāds vēršas pie savas draudzes kalpotājiem ar lūgumu uzklausīt viņu grēksūdzi, uz ko nereti saņem atteikumu ar norādi, ka izsūdzēt vajag tikai Dievam. Ja kāds cenšas paskaidrot, ka tas viņam nedod atvieglojumu, un tādēļ viņi vēlētos izrunāties, viņus pārliecina, ka pēc tā nav nekādas vajadzības. Dažiem tomēr izdodas panākt kalpotāja piekrišanu, bet nereti viņus piemeklē vilšanās, jo viņi nesaņem atvieglojumu, vai viņu grēksūdzes noslēpums netiek saglabāts, kas noved pie vēl lielākām problēmām, līdz pat izslēgšanai no baznīcas. Paši drosmīgākie izvēlas visas draudzes priekšā piecelties un izsūdzēt savus grēkus, lūdzot piedošanu, kas arī bieži beidzas bēdīgi, jo tikai nedaudzi ir spējīgi ko tādu panest, atbildot ar nosodījumu un atsvešināšanos, kas ne tikai nepalīdz grēku sūdzētājam, bet vēl vairāk pasliktina viņa stāvokli. Mēdz būt arī tādi gadījumi, par ko autors izteicās rakstā Ludmila Plet un viņas grāmatas, ka vēlns pievienojas attīrīšanās procesam un sāk mocīt cilvēku, uzspiežot viņam domas par to, ko viņš nav darījis un kā nekad nav grēkojis. Tur nav nekā pārsteidzoša, jo ienaidnieks ir spējīgs pieņemt gaismas eņģeļa izskatu. Sātanam ir vienalga, kādu ieroci izmantot tam, lai tumsas darbi netiktu iznesti gaismā. Tādā veidā labo, kas var izrādīties par nenovērtējamu palīdzību daudzām dvēselēm, pārvēršot par gānīšanās iemeslu. Protams, būtu ļoti vietā tagad parunāt par dvēseļu aprūpi, bet par šīs vērtīgās un vajadzīgās kalpošanas pozitīvajām un negatīvajām pusēm, kur tēma ir tik plaša un daudz šķautnaiņa, tai ir jāvelta atsevišķa grāmata. Un, ja tas būs saskaņā ar Dieva gribu, iespējams, arī tā kādreiz tiks uzrakstīta.